Lai tumšu alu mēs dabūtu, tad mēs izmantojam gaišo iesalu, kas ir tas pamatiņš, teiksim, alum. Viss smarža, garšas īpašības lielāko daļu no tā. Tad karamelizēto. Un, lai tādu, teiksim, tādu pasakainu, tādu brilliantu krāsu, teiksim, iedot, tad mēs arī nedaudz pieliekam klāt tumšo iesalu, kas ir pilnībā sadedzināts. Un tas veido to galvenokārt to krāsas intensitāti. Protams, pārspīlēt tumšo iesalu nevar, jo tad atkal tā garša tiek bojāta. Tā kā šos 3 iesalus esam atraduši, manuprāt, diezgan tādu pasakainu kombināciju un izveidoši mūsu tumšo alu. Rūgtumam mēs izmantojam tomahauka apiņas, kas ir diezgan plaši pazīstami. Tā kā ar savu specifisko, teiksim, to garšas balansu. Un, lai tāds pilnvērtīgāks aromāts, tad arī sāza apiņu. Šo visu misu tad raudzējam, protams, ar mūsu mīļiem lāgara raugiem, parastajiem. Raudzējam kopā, tuvu mēnesim, viss kopā process aiziet. Un tad gala beigās iegūstam Mežpils tumšo alu. Šobrīd klientiem, patērētājiem būs pieejams viņš tikai un vienīgi izlējumā veidā. Tas ir bāros, restorānos, viesnīcās. Tā kā iesaku jums doties, nobaudīt šo alu.